Sveiki un laipni lūdzam Parkside darbnīcā. Mans vārds ir Filips un šodienas Dari pats projektā mēs izgatavosim neredzamu galdu. Ar to vari apburt savus viesus. Tā vēlāk izskatīsies neredzamais galds. Kā vienmēr, nepieciešamos materiālus un darba rīkus atradīsi zemāk būvniecības instrukcijā. Mēs sākam ar koka brusas sazāģēšanu, izmantojot velkamās un šķērzāģa zāģi. Kad brusas ir saīsinātas, griežu ar iegremdējamo zāģi MDF plātnes ārpusējām pusēm. Tagad ir visi gabali izzāģēti, un mēs varam no ārpuses pieskrūvēt stāvošos brusas pie garajiem sānu dēļiem. Kad brusas ir nostiprinātas, vari no ārpuses pieskrūvēt īsās sānu daļas pie brusām. Tā izveidosi kasti. Kasti nostiprinām ar atlikušo brusām, pirms piestiprinām vāku. Tagad mēs varam uz sānu malu malām visapkārt pielīmēt appusējo līmlenti un uz tās pielīmēt alumīnija loksni. Kad alumīnija plāksne ir piestiprināta, nākamais solis ir spogulis. Uzlīmē līmlenti uz spoguļa aizmugures un uzklāj montāžas līmi uz kastes sāniem. Tad vari ļoti uzmanīgi novietot spoguli pareizajā pozīcijā. Tas šeit ļoti labi derēja. Tagad ļausim montāžas līmei vēl nedaudz nožūt, un pēc tam varēsim noņemt līmlenti. Un tas ir gala rezultāts. Raksti man komentāros, vai tu tagad vēl dekorētu galdu vai ļautu tam vienkārši pašam izcelties. Un vienkārši ķeries klāt. Tu to vari.